Mater. Tad, sākot šo jauno gadu kristietības skolā, mēs šodien pārdomāsim vēlreiz par to, ko mums katram nozīmē piederēt baznīcai, piederēt mūsu kustībai, un vēl precīzāk būtu piederēt baznīcai mūsu kustībā. Tātad šie 3 jautājumi, uz kuriem mums vajadzētu meklēt atbildes katram, ir, ko tas mums nozīmē piederēt baznīcai un piederēt kustībai, kādi ir nosacījumi patiesai piederībai un kā mūsu kopienā tiek izdzīvota piederība kustībai. Un gatavojot šo prezentāciju, šai prezentācijā būs 3 daļas. Un vispirms mēs pārdomāsim par to, ko pāvests Francisks teica audiencē 25. jūnijā Pētera laukumā. Jo tieši tajā audiencē viņš runāja par to, cik svarīgi ir piederēt baznīcai. Tātad viņš teica, tas ir tikai pavisam īsts kopsavilkums, dažas tēzes, kuras viņš uzsvēra. Ja. Mēs neesam kristieši izolētā veidā katrs par sevi. Ja. Kāpēc viņš tā saka? Tādēļ, ka ir diezgan daudz cilvēki, kas tā domā, ka viņi var piederēt baznīcai katrs par sevi. Mūsu kristīgā identitāte sevi ietver piederību. Mēs esam kristieši, jo piederam baznīcai. Un tad viņš lietoja šo salīdzinājumu ar vārdu un uzvārdu. Ja varētu teikt, ka mūsu vārds ir esmu kristietis, tad mūsu uzvārds ir es piederu baznīcai. Un viņš uzsvēra, ka neviens nekļūst par kristieti pats no sevis. Kristieši netiek ģenerēti laboratorijā, bet kristietis ir daļa no Dieva tautas. No Dieva tautas, kas nāk no tālienes, un tāpēc Dieva tautai ir saknes. Šo no tālienes viņš domāja visu pestīšanas vēsturi, sākot ar derības noslēgšanu ar izredzēto tautu. Tālāk viņš uzsvēra par to, cik svarīga ir mūsu ticība, lai mēs to piederību vispār varētu izdzīvot. Un tieši to, ka arī ticību mēs saņemam no tiem, kas ir bijuši pirms mums daudzus ne tikai gadus, bet arī gadsimtus visu pestīšanas vēsturi. Tātad baznīca dara mūs par kristiešiem kristības dienā. Un tad mēs izējam katehēzi, mēs ejam pie sakramentiem, dzīvojam savu ticības dzīvi. Un tātad šī pēctecība, viņš uzsvēra vairākas darbības, kas to piederību veido, ja mēs ticam, ja varam lūgties, ja pazīstam kungu un varam klausīties viņa vārdā, ja mēs jūtam viņa tuvumu un ja atpazīstam viņu mūsu brāļos un māsās, tad tas ir tāpēc, ka jau citi pirms mums ir dzīvojuši ticībā. Un tad šo savu ticības pieredzi mums ir nodoši tālāk. Tad viņš audiencē uzsvēra, ka mēs katrs varētu atcerēties noteikti daudzus cilvēkus, vai vismaz dažus, no kuriem mēs esam saņēmuši šo ticību, kam mēs esam parādā šo ticības dāvanu kā starpniekiem. Jo ticību mums dod Dievs, bet mēs viņu konkrēti saņemam caur cilvēkiem. Daži varbūt atcerēsies savus vecākus, citi krustvecākus, citi varbūt draudzes prāvestu vai kādu cilvēku, kas ir palīdzējis nonākt pie ticības un sākt dzīvot ticības dzīvi.
Un tālāk pāvests uzsvēra to, ka baznīca ir liela ģimene, kurā mēs katrs tiekam uzņemti, tā kā viņš sākumā minēja kristības brīdī, un kurā mēs arī mācāmies dzīvot kā ticīgi cilvēki. Tad tas ir garš process, mēs katrs piedzīvojam to, ka patiešām mēs varētu pat teikt visu mūžu mācāmies dzīvot kā ticīgi cilvēki. Jo šī mūsu ticība nav kā tāda taisna līnija, bet arī mums ir tādi brīži, kad mēs jūtam dedzīgu ticību, un ir arī krīzes, un arī krīzes veicina izaugsmu ticībā. Tad mēs mācāmies dzīvot kā ticīgi cilvēki un kā kunga Jēzus mācekļi. Tālāk svarīgi ir pāvestam uzsvērt to, ka ticības ceļu mēs varam izdzīvot ne tikai tāpēc, ka citi mums ir nodevuši šo ticību, bet arī tāpēc, ka mēs esam aicināti kopā ar citiem. Tātad kā viena Dieva tauta, kā Dieva ģimene dzīvot šo ticības dzīvi. Un tad viņš runāja par to, ka gadās dzirdēt šos iebildumus. Un viens no tiem skan tā, ka es ticu uz Dievu, bet baznīca man neinteresē. Un ka ir cilvēki, kas uzskata, ka viņi paši var uzturēt personiskas attiecības tiešā veidā. Jēzus Kristus viņiem nav vajadzīgs, un baznīcas starpniecība arī nav vajadzīga. Bet viņš uzsvēra, ka tie ir ļoti bīstami kārdinājumi. Un tālāk viņš pievērsās tām grūtībām, ar ko mēs sastopamies savā ticības dzīvē, vairāk vai mazāk. Kā viņš saka, ir taisnība, ka iet uz priekšu kopā uzliek saistības. Un reizēm tas ir grūti, un, protams, tas prasa pūles. Un ļoti realistiski, tā kā arī mēs domājam, kā dažreiz ir grūti būt kopā ar citiem, kas varbūt nevienmēr mūsos izraisa dabiskas simpātijas. Viņš saka, var gadīties, ka kāds no brāļiem vai māsām mums rada problēmas vai mūs skandalizē. Taču kungs ir uzticējis savu pestīšanas vēsti mums visiem, kā viņa paša lieciniekiem. Un tāpēc viņš mums nāk pretī un ļauj sev atpazīt tieši mūsu brāļos un māsās. Ar visu to, kas mums ir katram. Mums ir savas dāvanas, savas pozitīvās puses un ir arī mūsu ierobežojumi, arī vājības, trūkumi. Bet arī tajā visā viņš nāk mums pretī, kā mēs bieži esam runājuši, ka Dievs mūs ir savedis kopā. Un tas viss nozīmē piederēt baznīcai. Tāpēc viņš teica, atcerieties labi, būt kristietim nozīmē piederēt baznīcai. Un tālāk nākamajā daļā atkārtosim dažas tēva Antonio tēzes par piederību, jo visa šī asamblēja, no kuras mēs tikko atgriezāmies, bijām ar Gati, Kasparu un Evu. Mēs tādā četratā mēs bijām. Tēma atkal bija tieši šī par piederību, tieši tāpēc, ka pāvests Francisks uzsvēra to šajā ģenerālajā audiencē, kurā arī mūsu kustība tika īpaši pieminēta. Jūs noteikti atceraties, arī rekolekcijās agrāk tēvs Antonio ir runājis par Karmelu kā par mūsu garīgo tēviju. Tātad, lai runātu par piederību baznīcai mūsu kustībā, mums ir jāpatur prātā pirmkārt tas, ka mēs esam sajutuši, ja esam šeit, ka Karmels ir mūsu garīgā tēvija, garīgā ģimene. Un tāpēc arī tā, kā mēs attiecamies pret tēviju, tādām attiecībām mums ir jābūt pret mūsu garīgo tēviju. Un tēvs Antonio arī teica, ka viņam ir ļoti žēl, ka mūsdienās bieži vien, piemēram, šis lepnums par savu piederību mūsu tēviem, mūsu dzimtenē ir ļoti vājinājies. Jo tas palīdz arī izprast vairāk garīgo tēviju. Un tātad šīs tēzes, ko viņš atkārto, ir
jau tādas pārdomas, kuras izskanēja asamblējā pirms gada. Man ir tēvija, tādēļ, ka es dzīvoju konkrētā adresē, tātad man ir konkrēta māja, kurā es dzīvoju, tā atrodas tādā ielā, es tur dzīvoju kopā ar man zināmiem cilvēkiem, un šī mana māja, protams, man saistās arī ar tuviniekiem, kas man ir tuvi cilvēki. Tātad mēs katreiz mēģinam to proporcionāli attiecināt arī uz mūsu piederību, ne tikai kustībai, bet arī mūsu kopienai kustībā. Un tātad šī nākamā doma, kāds, kas ir saņēmis kā dāvanu piederību kustībai, nevar dzīvot kā klaidonis. Mums ir sava garīgā tēvija, un tam ir jābūt redzamam. Varbūt jūs atceraties, ka kādreiz arī tēvs Anģelo ir minējis, ka mums ir jāizvairās no tādas realitātes, ka, piemēram, ir diezgan daudzas, piemēram, Latvijā arī kristieši, kas ļoti grib izkopt savu ticību, bet viņi staigā pa ļoti daudzām rekolekcijām pie dažādām kopienām, dažādiem priesteriem, kas vada rekolekcijas. Viņi nekur nepaliek. Viņi tā kā bitītes iet, paņem savu nektāru un lido tālāk. Viņi nepaliek, tas nozīmē, viņi tikai ņem, bet nav tā vieta, kur viņi paliekot sevi dos tai kopienai un veidos šo ģimeni. Un tas ir tas, ko mēs mēģinām šeit darīt, un katru reizi mēģinām arī saprast, kā mēs to varētu darīt labāk. Tad nākamais akcents ir uz to, ka mums ir jābūt lepniem par savu tēviju. Ja kāds saka kaut ko sliktu par mums, tad mums ir jābūt tā, ka tas mums ir pārdzīvojums. Ja, ka mēs gribam teikt, neaiztiec man tēviju. Tā ir mana garīgā ģimene. Un tātad, lai mēs varētu būt lepni, mums arī ir nepieciešams pazīt šo garīgo tēviju, apmeklēt to un baudīt to. Apmeklēt, to mēs vēlāk vēl redzēsim, ka tas arī saistās ar mūsu klātbūtni, mūsu tikšanās reizēs. Baudīt, tas nozīmē arī saņemt to garīgo barību un ne tikai garīgo, ko mēs šeit, ar kuru mēs dalāmies. Tālāk arī nebūt vienaldzīgiem. Nepieciešams sargāt savu tēviju. Tas nozīmē, ka lai būtu savā tēvijā, lai novērtētu to, ja, kas mums tiek dots, un būtu lepns par to, man ir jābūt gatavam arī ciest. Ja. Tad mēs bieži par to esam runājuši, ka tieši kopienā mēs mācāmies arvien labāk izdzīvot savu kristīgo ticību, un ka mēs viens otru veidojam šajās attiecībās. Un tas ietver sevi arī reizēm rīvēšanos, berzēšanos, bet tādējādi mēs arī iepazīstam labāk viens otru un arī sevi. Un nevis būt, varbūt bieži par to īgniem, bet saskatīt tajā šo procesu, kas mums dara nobriedušākus, ja, un tātad būt pateicīgiem. Nākamais – strādāt Karmela dārzā. Tātad nepieciešams kopt mūsu garīgo tēviju, garīgo ģimeni. Un kā mēs to varam kopt, tā kā mēs arī darām Karmela skolā, ka mēs mācāmies no Karmela svētajiem, kas katrs ir tā kā garīgās tēvijas gabaliņš. Karmela dārzā ir skaisti ziedi, mums tie ir jākopī, jānes mājās. Tas nozīmē, ka nevis vienkārši mēs noklausāmies, un tas bija interesanti, bet jāmēģina paņemt savā dzīvē no tā. Un arī jādalās ar citiem, jāparāda šis skaistums citiem. Tas nozīmē arī veidot paradīzes stūrīšus savā dzīvē, ienest Karmela bagātības savā dzīvē. Tātad vēlreiz šis pateicības aspekts.
jābūt pateicīgiem par to, ko saņemam, un jāmācās apzināties, ka mēs saņemam vairāk nekā esam pelnījuši. Un arī saprast, ka mēs te esam savās mājās. Un tad, ja mēs esam savās mājās, tad no katra ir atkarīgs, kādas šīs mājas ir. Nevis piespiedu kārtā nākam. Un tātad, ja mums jārūpējas par savām mājām, tas nozīmē sniegt savu ieguldījumu. Mums nepieciešams celt un veidot savu kopienu, sniegt savu ieguldījumu. Tas nozīmē veltīt savu laiku, savu spēku, tās dotības, ko katram mums ir devis Dievs. Un kas tātad palīdzēs kopienai augt. Visiem kopā un arī katram. Visiem, kas šeit ir, tātad gan lieliem, gan maziem. Tas ietver sevi arī to, ka mēs esam aicināti arvien vairāk atklāt savu garīgo tēvību. Tātad nepieciešams to pētīt, tas atkal prasa no mums laiku, spēku, atbildību. Tā kā mēs esam iesākuši Karmelu skolu un daudz esam iesaistījušies, tad pie šī aspekta mēs esam sākuši strādāt un arī tālāk strādāsim. Tātad mums nepieciešams iepazīt to dvēseles pili, kas ir katrā no mums, ja, manī un citos. Un tas palīdz mums iepazīt un saprast, kas mēs esam patiesībā, līdz pašiem dziļumiem. Un kā mēs pagājuši gadu Karmelu skolā runājām visu gadu, ja, tas notiek Dieva gaismā. Mēs iepazīstam Dieva gaismā, kas mēs esam. Un mums ir jābūt gataviem vienmēr iet uz priekšu, nevis tad, kad ir grūti, tad ierauties sevi un vienkārši izlemt, ka es vairs to nedarīšu, bet tieši izmantot to, ka mēs neesam vieni un iet kopā uz priekšu. Iet dziļumā, tas nozīmē arī mācīties sajust sevī tās slāpes, kuras dod mums Dievs, kas ir slāpes pēc lūkšanas, pēc Dieva vārda, pēc Euharistijas, pēc sakramentiem. Un nākamajā reizē arī mēs vēlreiz pie tā atgriezīsimies, un katram būs neliela grāmatzīmīte, kur mums atgādinās katru dienu. Mēs varēsim lūkšanu grāmatā atcerēties, ko mēs esam ar mieru dot un cik daudz mēs esam ar mieru dot mūsu kopienas vienotībai un kopīgam labumam. Un tas nozīmē, ka mēs esam aicināti nepalikt tikai runu līmenī, ja, ka mēs varam daudz varbūt pastāstīt par to, bet neesam gatavi vēl tik daudz dot. Un, lai mēs varētu vairāk dot, tas, protams, nozīmē, ka mums katram ir jābūt gatavam strādāt ar sevi. Un jāstrādā ir ar sirdi. Jūs atceraties, ka bija vienu gadu Liņāno rekolekcijas, kuras saucās iesākumā bija sirds. Un ka tēvs Antonijā aicināja mūs atcerēties, kā apustulis Jānis pieglaudās pie Jēzus, lai ieklausītos viņa sirds pukstos. Tas nozīmē šo realitāti. Ja tu strādās ar sirdi, tad tu nevarēsi palikt nejūtīgs pret to, kas notiek otras sirdī. Tad mums nebūs vienaldzīgi, kā citam iet darbā, kā viņam iet ģimenē, kā viņam iet draudzībā un kas notiek mūsu zemē ar politiku un visā pasaulē. Tas nozīmē, ka tas vienmēr skar attiecības starp manu sirdi un otru sirdi. Ja es eju ar vien dziļāk uz katra nākamā pakāpiena, kas iet uz leju, dziļāk, dziļumā, īstenojas ar vien smalkāka citu cilvēku uztvere. Un tāpēc veidojas arī lielāks respekts pret otru personu. Un šī iešana dziļumā,
tātad nenoslēdz cilvēku sevī, bet atver pret otru, ja tā ir patiesa. Un par šo respektu pret otru personu mēs varam arī atcerēties šo aicinājumu uzreiz nespriest par otru pēc tā, ko mēs redzam pirmajā momentā par viņu, jo mēs interpretējam, mēs nezinām, kas otrā cilvēkā ir, tikai tad, ja mēs viņu dziļāk iepazīstam, mēs varam interpretēt arī, teiksim, viņa rīcību, viņa žestus, viņa vārdus, kas viņā ir, bet mēs nekad nezināsim līdz galam to, ja otrs pats to nepastāstīs, neatklās sevi. Un tagad šī nākamā daļa ietver sevī dažas tēzes tieši šī asamblējā, kas notika pagājušajā nedēļas nogalē, ko cilvēki no dažādām kopienām teica priekšā, ja, ar ko viņi dalījās, pārdomājot par savu piederību baznīcai mūsu Karmela ekleziālajā kustībā, un katrs savā kopienā. Piemēram, tēvs Antonio piekdienas vakarā, kad bija kristietības skola un viss Karmels, tātad Karmela baznīca bija pilna, cilvēki pat stāvēja kājās, viņš arī uzsvēra to, ka piederība nav kaut kas izplūdes vai teorētisks, ka tā sevi ietver garīgu radniecību. Un tā ietver sevī vēlēšanos bagātināt vienam otru. Un tas tātad prasa mūsu klātbūtni, būt klātesošiem. Es domāju, ka vēl tālāk būs šai prezentācijā uzsvers uz šo klātbūtni, jo varbūt dažreiz mums tiešām liekas, es slikti jūtos, ko es te nākšu, ja, ko es varu dot citiem. Bet ka katra cilvēka klātbūtne ir neaizvietojama. Ja, pat ja mēs nevaram nodefinēt, ja, ko tad es ar to savu klātbūtni dodu, viņa ir ļoti svarīga. Un tēvs Antonio runāja arī par to, ka mūsu piederības baterija ir mūsu attiecības ar kungu. Mēs esam arī runājuši bieži, ka ja mūsu kopiena veidojas kā kristīga draudzība, tad bez šaubām kristīga draudzība nevar būt bez attiecībām ar Jēzu, ka jo vairāk, jo dziļāk mūsu saknes būs attiecībās ar Jēzu, jo arī mums kopā būs labāk. Tātad kopienas iesākumā ir Jēzus. Baznīca ir komunijas skola un kustība arī ir komunijas skola, kas konkretizē šo komunijas skolu. Bet skola, protams, nozīmē mācīties. Un tas nozīmē arī, ka mums katram var gadīties kļūdas. Bet galvenais ir vēlēties iemācīties labāk. Ja? Labāk būt kopā, labāk iepazīt vienam otru un arī teiksim, tās kļūdas, ko mēs pieļaujam, nevis nofiksēties un identificēt sevi ar savu kļūdu vai kādu citu ar viņu kļūdu, jā, bet saprast, ka tā ir tikai konkrēta situācija. Mums no tās ir jāmācās to, ko mēs varam iemācīties un jāiet tālāk. Un tālāk ļoti svarīga attieksme, ka mums ir jāatstāj aiz muguras viduvējība. Ja, mums Karmelam vispār ir, gan, protams, arī kristietībai kā tādai ir raksturīga tiekšanās uz pilnību. Un Karmelam ir raksturīgs arī šis maksimālisms iet maksimāli dziļumā. Un tāpēc tas nozīmē nepalikt virspusē, nebūt virspusējiem, nebūt viduvējiem savā piederībā. Un tēvs Antonio arī uzsvēra, ka ir divi piederības veidi vispār dzīvē, ne tikai attiecībā uz baznīcu vai kopienu, bet vispār, kas attiecas uz mums. Tātad pirmais veids, pats fundamentālākais tāds ir, ka mēs esam ļoti daudz saņēmuši no savām saknēm, no savas izcelsmes, ja, kas ir mūsu ģimene, vieta, kurā mēs esam dzīvojuši daudzus gadus, ja, piemēram, pilsēta vai
ciems, valsts, ja, no kuras mēs nākam, tautība, kultūra, kas ir raksturīga mums, mentalitāte, ja. Arī mūsu, ne tikai ģimene, bet dzimta, teiksim, mūsu raksturs, temperaments, viss tas, mūsu izcelsme. Bet otrs veids ir piederība Dieva nodomam, tam ideālam, uz kur mēs esam aicināti. Un tā tad Dieva domai par katru no mums. Un viņš kā piemēru sniedza šo atkal epizodi, ko vecajā derībā Dievs mums atklāja, kā viņš saka Ābrahamam, izej no savas zemes. Ja pirmajā veidā mēs redzam, ka mēs piedaram savai zemē, tas mūs patiesībā tie ir tādi, kas mūs ļoti ietekmē, visa šī mūsu vēsture personiskā. Tad otrā piederība Dieva nodomam, Dievs saka, izej no savas zemes un ej uz zemi, kuru es tev došu. Ja, tad atraisieties no tā, kas ir tas dabiskais līmenis, ko mēs esam saņēmuši, un iet uz to, ko Dievs mums grib dot. Tātad tā ir identitāte un piederība, kas sakņojas Dieva apsolījumā. Un šī piederība ir būtiskā. Tas ir ceļš uz piepildījumu. Ja, tas, protams, arī notiek pakāpeniski. Tā ir vesela vēsture katram no mums. Un tā arī notiek mūsu attiecībās ar Dievu un mūsu savstarpējās attiecībās, arī mūsu kopienā. Un tad arī vairākas tēzes par to, ko tad nozīmē piederēt mūsu kustībai. Atkal to, ko tēvs Antonio teica, viņš atkal atsaucas uz pāvestu, tieši uz viņa šo līdzību. Ja piederība baznīcai sevi ietver vārdu, tātad esmu kristietis un uzvārdu es piederu baznīcai, tad šīs abas nozīmes ir ļoti vispārīgas, universālas. To var teikt jebkurš kristietis. Bet piederība kustībai šo vārdu un uzvārdu dara konkrētu. Kā mēs to īstenojam savā dzīvē, kā mēs to nesam. Un tāpēc tā ir piederības baznīcai konkrēta izpausme. Tātad mūsu kustība un vēl konkrētāk mūsu kopiena, lokālā kopiena. Tātad šī izpausme ietver sevi iekšēju radniecību ap Karmela garīguma baznīcā. Un šo harizmu veido Karmela svētie, Karmela svēto darbi, un tas ir mūsu mantojums, kā mēs iepriekš jau redzējām, mantojums, kuru mēs esam aicināti arvien vairāk izpētīt un no tā paņemt priekš sevis to, ko mēs jau varam savā dzīvē. Un šai harizmai atbilst veids, kā skatīties uz Dievu. Jo šis mūsu garīgums mums māca šo pārdabisko skatienu uz Dievu un arī pārdabisku skatienu uz dzīvi. Un tad tēvs Antonio arī minēja tādu piemēru no Avilas Terēzes, lai mēs vairāk saprastu, ko tad mēs vēlamies no Dieva. Un viņš teica tā, ka kādu reizi Avils Terēza par šīm mūsu gaidām, ko mēs gribam no Dieva, teica, tu esi Dieva klātbūtnē, noliec sevi Dievu priekšā ar visu, ko tu domā, kas ir tavā sirdī, kas ir tavā prātā, un to visu saki viņam, lūdz viņam to visu. Un mums pašiem var šķist, ka tas ir ļoti daudz, bet tā kā Dievs ir bezgalīgs un viņš mums grib dot bezgalīgi daudz, viņš mums vienmēr atbildēs, tu no manis prasi tik maz, es taču tev gribu dot daudz vairāk, bezgalīgi vairāk, jo viņš ir bezgalīgi bagāts. Un ja tad mēs teiksim, kungs, tagad man ar to pietiek, tad mēs viņu apbēdināsim, jo viņš vēlas mums dot katru dienu, katru mirkli. Nevis tikai varbūt dažas reizes, kad mēs nolemjam veltīt laiku lūkšanai. Tālāk ir tāds tā kā, no kā mums jāizvairās, tāds brīdinājums, Dievs mūs mīl unikāli, katru vienreizēji, katrs ir neaizstājams, neatkārtojams. Un arī vienās no rekolekcijām es atceraties, ka tēvs Antonio teica, Dievs mīl katru tādu, kā viņš būtu vienīgais pasaulē. Taču
saņemot šo lielo dāvanu, neviens no mums nedrīkst gribēt privatizēt Dievu. Tas ir gribēt Dievu tikai sev un būt greizsirdīgs uz citiem par to, ko Dievs dod citiem. Tālāk, nākamā tāda iekšējā prasība, lai mēs vēlētos izkopt savu cilvēcību. Tas nozīmē būt cilvēkam, ja? Būt pa īstam cilvēkam. Un īstenībā, ja mums būtu, mēs varbūt, nezinu, vai mums iznāks laiks tagad, vai varbūt pēc mises var arī padalīties, nemaz tik viegli nebūtu uzreiz atbildēt, ko mēs domājam ar šiem vārdiem. Būt cilvēkam, ko tas tev nozīmē? Ja mēs arī dažreiz cits citam varam teikt, vai kādam, esi taču cilvēks. Jā, bet būt patiešām cilvēkam, to iespējams paveikt tikai svētā gara vadībā. Nākamais aicinājums, ka mums ir nepieciešams veidot kopīgu skatienu uz savu piederību. Un pastāv divi skatījuma veidi, mēs tos katrs piedzīvojam, tie atbilst diviem dvēseles stāvokļiem. Viens ir, ka mēs, piemēram, saskatām skaistu un sakam, cik tas ir skaists, cik, piemēram, rekolekcijas bija skaistas, vai teiksim, šodien bija skaista tikšanās, vai tas un tas bija skaists, ka tā ir šī pateicības attieksme. Bet varbūt, ka arī mēs kādreiz sabiezinām krāsas un uzsveram tikai to, kas ir grūti, un sakam, ka mēs esam neapmierināti, ka nav labi, tās ir mokas, es vairs nevaru. Ja? Un tā tad ir jābūt šai izaugsmei un jāatcerās, ka tas mūsu spriedums vienmēr būs nepilnīgs. Spriest par visu īstenībā var tikai Dievs. Ja? Tikai Dievs var spriest par to, kas mūsos pa īstam notiek. Ja? Un arī par to, kas citos. Mēs nevaram līdz galam pretendēt kaut kādu absolūtu vērtējumu dot par otru, un tas mums nav tādas tiesības. Ja, mums ir jārespektē, jāciena otrs. Tagad manas dažas tēzes, kuras pārdomājot jau uz asamblēju braucot, vienmēr ir jāpārdomā par tēmu, kas ir uzdota. Mēs arī lidmašīnā lidojot ar Gati un Kasparu pārunājām šīs lietas. Un tās ir tādas dažas, ko mēs bijām viensprāts, ka par to mums kopā jādomā, ka mums nepieciešams domāt par iekšēju piederību. Ja? Šajā jaunajā Karmela dialogu numurā, kas šonedēļ, laikam, iznāk, arī būs iekšā mans raksts par piederību baznīcai un kustībai, un es tur arī runāju par to, ka mums ļoti jādomā par iekšēju piederību, tādēļ, ka varbūt arī tikai ārēja piederība. Jo, piemēram, nepietiek, ka mēs kādā vienā brīdī esam izteikuši vēlēšanos piederēt kopienai, un pēc tam tas tā arī paliek, mēs tā kā attālinamies. Jo, kā tēvs Antonijā kādreiz teica, viņš salīdzināja šo piederību baznīcai arī ar piederību ģimenei, ka kādreiz, kad ir grūtības ģimenē, mēs varam attālināties viens no otra pa vienu soli, pa 2, 3, un tad beigās mēs riskējam vispār būt jau ārpusē. Ja? Un tā tad arī tā vēl viena līdzība, ko mēs kopā pārunājām lidmašīnā, bija tāda, ka mums jāsaprot, ka ja tas paliek tikai tas akts, ko mēs uz papīra esam apstiprinājuši, ka mēs lūdzam piederību kopienai, tad tas būtu līdzīgi, kā cilvēks prasa kristību, viņš tiek nokristīts un vairāk vispār nedzīvo kā kristietis. Ja vairs nekad neiet uz baznīcu un nelūdzas un paliek tikai šī dāvana, kas ir tā kā uz tādu 0 punktu nogriezta, kas ir klātesoša, bet viņa nenes augļus. Un, lai mēs būtu iekšēji piederīgi, tas prasa mūsu klātbūtni, ja, to es jau pieminēju, un šai klātbūtnei jātiec uz to, lai tā būtu beznosacījuma klātbūtne.
vēl tālāk, tātad par to es pieminēšu tūlīt. Un šī klātbūtne ietver sevī gan klātbūtni Dievam, ja Dievs mums vienmēr ir klātesošs, bet mēs mācāmies visu dzīvi būt klātesoši Viņam, un jo vairāk mēs mācāmies būt klātesoši Viņam, jo mēs esam arī vairāk iemācījušies būt klātesoši citiem. Un tas ir ļoti svarīgi kopienā arī sajust, ka citi ir klātesoši man. Svarīgi ir šī klātbūtnes kvalitāte. Un briedumu klātbūtnes kvalitātē mums dod Dievs. Ja, tas atkal viss liek mums domāt par mūsu attiecībām ar Dievu. Un mums ir jāvēlas saņemt šo briedumu. Ja šo briedumu dod Dievs, no mums ir atkarīgs, cik daudz mēs gribam saņemt. Jo tā ir žēlastība. Tātad svarīgākais ir gribēt to. Vēlēties. Ja, tātad visu mūsu dzīvēs nosaka mūsu vēlēšanās, ko mēs vēlamies savā dzīvē. Un, ja mēs runājam par klātbūtnes kvalitāti un par beznosacījumu klātbūtni, tad tas nozīmē, ka mēs esam gatavi būt klāt ne tikai tad, kad es gribu, kad man ir laiks, kad man ir noskaņojums, ja, bet, ja, teiksim, es nejūtos labā noskaņojuma, labā garstāvoklī, es labāk neiešu šodien. Ja. Man šodien nav laika, es gribu tur kaut ko citu padarīt. Ja. Protams, tas viss ir cilvēciski un reizēm tā var notikt, bet lai tas nekļūst par tādu principiālu attieksmi, ka tas ir normāli. Jo tava klātbūtne ir būtiska vienmēr, ja, vai tu to jūti vai nē. Jo, kā es jau sākumā teicu, mēs varam nejust, kas tad ir tik būtisks mūsu klātbūtnē, bet tā ir būtiska. Tātad šī iekšējā piederība un klātbūtne prasa dot savu sirdi un savu laiku. Dievs mums dod visu laiku, kas mums ir, bet no mums ir atkarīgs, ar ko mēs šo laiku piepildām. Savu laiku un mūsu kopīgo laiku šeit. Un tāpēc mēs arī katru gadu spriežam par to, kā labāk veidot mūsu tikšanās reizes, jo tas ir mūsu kopīgais laiks. Un tāpēc, lai laiks būtu lietderīgs un patīkams, tas prasa no mums piepūli un arī sagatavošanos kopīgajam laikam. Jo nekas nenotiek pats no sevis, pat ja tā var izskatīties. Ja? Dažreiz tā tas izskatās, bet īstenībā pats no sevis tikai viss ripo uz leju. Ja? Labais pats no sevis nenotiek, tas prasa mūsu līdzdarbošanos, mūsu ieguldījumu. Un ir labi šad un tad atkal un atkal atcerēties, ka mēs visi, kas esam šeit, esam tādēļ šeit, ka Dievs mūs ir savedis kopā. Un tas ir ar viņu nodomu. Un ka tātad mēs varam viens otram daudz dot, bet atkal tās atkarīgs ir, cik mēs vēlamies iesaistīties tajā. Un atcerēties, ka Dieva doma mūs pārsniedz. Mēs redzamajā līmenī tādas un tādas lietas, bet tām daudz augstāk pārstāv Dieva doma. Ir šis mistiskais līmenis, kas ir daudz dziļāks par to, ko mēs ar acīm varam redzēt. Mēs varam tad neredzēt, nesaprast, bet galvenais ir ticēt un vēlēties. Un tas tad no mums prasa pacietību, mācīties pacietību. Kā mēs mācāmies pacietību, ja, redzam, ka mums pietrūkst pacietība un vēlamies būt pacietīgāki, cenšamies būt pacietīgāki un lūdzam Dievu dot mums šo pacietību. Jo tikai pacietība Dieva spēkā veidos mūsu vienotību un mūsu kopību. Ja, jo mēs paši redzam, ka nevienmēr tiekam galā ar savu nepacietību. Un Dievs mums dod pārdabisku pacietību. Tātad tas prasa arī no mums vēlēšanos mācīties klausīties. Vispirms klausīties Dievā, ja, jo ļoti svarīga arī lūgšanas
sastāvdaļa ir tas, ka ne tikai mēs runājam, bet ka mēs gribam uztvert, ko Dievs grib mums pateikt. Tad klausīties Dievā, klausīties citos un arī ieklausīties sevī. Un arī ieklausīties tajos, kam Dievs ir uzticējis autoritāti kopīgam labumam. Ja mēs arī, piemēram, tad, kad bija darbs grupās, asamblējā, tad mēs runājām par to, ka mums ļoti daudz dod, kad tēvs Antonio stāsta par sevi. Viņš, piemēram, tajā kristietības skolas vakarā, piekdien, stāstīja, kā viena mamma, faktiski, kurai tūlīt bija jādzemdē, uzrakstīja viņam īziņu, ka viņai ir bailes ļoti, kā būs tajās dzemdībās. Un viņš nolasīja visu to saraksti, ko viņa rakstīja, ko viņš atbildēja, ko atkal viņa atbildēja, un kā beigās viņa no rīta atsūtīja viņam īziņu, ka bērniņi ir piedzimuši, dvīnīši, atsūtīja bildi, un tas viss atklāja, mēs visi esam pieredzējuši, ja, cik viņš ir dziļi cilvēcisks, ja, cik viņš ir vienkārši, viņš ir pieejams, ar viņu var iet un droši runāt par visu ko. Ja, tādu daudz mēs varam mācīties no viņa arī. Un tātad mēs visi atceramies no mazā prinča, kā lapsiņa atvadoties teica mazajam princim, ka būtiskais ar acīm nav skatāms, ir jāmeklē ar sirdi. Tātad mēs esam aicināti visi būt gatavāki meklēt ar sirdi to, kas ir otrā, kā mēs esam dzirdējuši atkal no tēva Antonija, ka mēs visi esam dāvana viens otram, ja, bet tā dāvana ir jāatsaiņo. Neviens nevar pretendēt uz to, ka viņš jau zina, ka tas, kas tur iekšā, viņam neder, vai arī viņš vēl nav gatavs tam, pamazām jātais vaļā tā dāvana. Un tur tātad mums var palīdzēt Svētais Gars. Mēs esam aicināti ar atvērtām rokām saņemt to, ko viņš grib mums dot, un tad būs arī augļi. Tas tādas pārdomas šodien mums. Un mēs varēsim arī katrs padalīties, kādu atbalstu tas mūsos izraisīja.